Sveiciens visiem šodienā! Paldies, ka skaties šo video! Šodien jums rādīšu kaut ko ļoti interesantu. Tie, kas mani vēl nepazīst, mani sauc Agnese, esmu šī kanāla veidotāja un esi sveicināts Aurorā, manā sveču liešanas pasaulē. Kā jau jums solīju iepriekšējā video, šodien jums atklāšu, vai eksistē ēdamās sveces. Jā, eksistē. Tātad, kas jums būs vajadzīgs? Jūs varat nopirkt veikalā jau gatavu maizi, bet maizes formai jābūt ir apaļai. Es, lai viss būtu vēl interesantāks, maizi cepšu pati. Esmu sagatavojusi jau maizes maisījumu gatavā veidā. Tie, kas maizi neceps, tiem būs vajadzīgs sviestiņš, rozmarīns, papīra glāzīte un deglītis, kas ir no kokvilnas. Tu man jautās, Agnes, kāds sakars šim visam ir ar svecēm? Paliec ar mani un skaties tālāk. Tātad, es ņēmu 1 kilogramu sauso maizes mīklas maisījumu, kuram klāt pievienoju 2 reizes 320 ml ūdens. Tie ir 640 ml. Šo mīklu jūs varat dalīt uz pusēm, un jums sanāks 2 mazas maizītes. Es šoreiz taisīšu 1 lielu. Iegūstam viendabīgu masu un atstājam mīklu atpūsties 30 minūtes. Pēc 30 minūtēm pārliekam mīklu maizes formā un atstājam viņu pūsties 45 minūtes. Tikmēr slēdzam iekšā krāsni. Pēc 45 minūtēm liekam mīklu krāsnī cepties uz 40 minūtēm 190 grādu temperatūrā. Ieteikums. Lai iegūtu labāk uzpūtušos maizi, krāsnī ieliec karstumisturīgu trauciņu ar ūdeni. Kamēr mūsu mīkla atpūšās, es ko izdarīju? Atcerieties, mums bija vajadzīgs kokvilnas diegs. Šo diegu es izmērcēju jau izkausētā sviestā un ieliku saldētavā, lai viņš mazliet sastingst. Un izkausēju sviestiņu. Tātad nākošais solis kāds ir? Tātad darbojamies tālāk. Nākošais solīts ir, šis ir mans tāds darinājums, tas ir svecēm arī viņš ir domāts. Šeit mēs ievaram deglīti. Ja? Un liekam viņu iekšā papīra trauciņā un mēģinam viņu noregulēt, lai viņš būtu pa vidu. Ja? Šādi apmēram. Un lejam iekšā sviestu. Un šo skaistumu mēs liekam iekšā saldētavā, lai viņš kārtīgi sastingtu. Maize ir izcepta. Kāda skaistuma man sanāca. Un svece vai sviests ir gatavs. Tēt sanāk šīs abas lietas salikt kopā. Tātad pirmais, kas mums ir jāizdara, ir jādabon ārā mūsu svece no sveču trauciņu. Skaistums. Kas teica, ka neeksistē ēdams sveces? Skaisti. Visas garšojumus ar savu deglīti. Nākošais, ko mēs darām? Mēs izgriežam aplīti maizē. Pamērīšu mani. Cik liela ir svece, un mēs izņemam ārā vidiņu un cenšamies ielikt
sveci vidū. Šādi izskatās. Un vienkārši sagriežam šķēlītes. Skaistums. Mums šodien būs dzimšanas dienas brokastis. Manai draudzenei Natālijai, tad es viņai uztaisīju pārsteigumu. Ļoti vienkārši, ātri. Ja tu cep pats maizi, ātri tas nesanāk, bet, kā jau teicu, var droši pirkt maizi jau gatavu. Tik cik sasaldēt sviestu. Un viss. Un ļoti interesants variants, ko uzlikt uz galda. Nu ko, maizi mēs esam nogaršojuši un sveci mēs nopūšam. Raksti komentāros, kā tev patīk šī ideja par ēdamo sveci. Un nākošajā reizē es jūs ņemšu līdzi uz veikalu. Čau!